Labs rīts visiem! Šodienas video parādīšu, kā ar elektroauto var aizbraukt uz Varšavu un atpakaļ, bet ar elektroauto, kurš ar vienu uzlādi var nobraukt tikai plus mīnus 200 km. Būs neliels izaicinājums, un mēs startējam no Ikšķeles. Sākam ceļu uz Varšavu. Esam izbraukši no Ikšķeles ārā. Ārā ir kaut kādi plus 5,5 grādi, un šobrīd ir marta pēdējās dienas. Nekāda navigācija vēl neesmu uzlicis virsū, bet aptuveni mēs varētu lādēties kaut kur pie Lietuvas robežas. Tur arī uztaisīsim kaut kādu brokstu pauzi. Neliels updates. Esam nobraukši 88 km un iebraucam iekšā Lietuvā. Pulkstens ir 7, mums range rāda 95 km vēl. Aptuveni pēc kaut kādiem 20 km sāksim domāt, meklēt, skatīties, kur varam uzpildīties. Tā, esam iebraukši jau bišku pie Lietuvas un jau kaut kāda avārijas ceļa. Kā saprast, nevar būt ceļš nobloķēts, bet vismaz viena josla. Esam iebraukuši Paņevežos šobrīd, lai uzlādētos. Pēc mobīlī aplikācijas atradām pāris vietas šeit patās Paņevežos. Atradām 150 kW elektrostaciju. Un cena tur bija norādīta 39 centi par kilovatu. Nav baigi dārgi, protams, arī nav lēti, ja? Pēc kilometriem, pēc navigācijas kaut kādi 550 metri līdz tai stacijai. Bet šobrīd esam nobraukuši 150 km. Un šajā uzlādes reizē lādēsimies līdz 100%. Tad tīri teorētiski mums vajadzētu ar vienu uzlādi nobraukt virs 200 km. Teorētiski. Bet redzēsim. Tā, esam piebraukuši pie stacijas Paņevežos, Eleports saucās, un man rāda range atlikums 32 km. Un esam nobraukuši 151 km. Ejam lādēties. Mobīlī aplikācija, izvēlēsimies šito un iesim spiest lādēties. Tā, rekurs sāk lādēties, 12% šobrīd ir no visas baterijas. Tad rādās, ka jālādē ir stunda, 49 minūtes. Uzlādēta 40 km un aparāts rāda 90 kW jaudu šobrīd lien iekšā. Nu tā, esam uzlādējušies, skatos pēc laikiem, 44 minūtes lādējās, no 30 km līdz 246 km. Nu, skatīsimies, vai varam vai nevaram nobraukt tos 200 plus km, maucam uz priekšu. Tagad, ja kas ir 8:45 laiks no rīta. Kamēr lādējos, varēja mazliet pastrādāt, datoru ieslēgt un tā. Un vēl aizmirst pieminēt, kad brauciena beigās es apkopošu izmaksas. Pārsvarā es domāju, ka es varēšu uzpildīties ar mobilī, vismaz Lietuvā noteikti. Pa Poliju nezinu, redzēs, it kā arī vajadzētu būt. Apkopošu izmaksas un tad redzēs, cik braucot ar elektroauto izmaksā brauciens. Šobrīd braucam pa Bāni, Kauņa, Polijas robeža šajā posmā, un šī posma ir degvielas uzpildes stacija Virši. Šie ir vienīgie virši, ko esmu redzējis Lietuvā, gan jau, ka viņi iespējams vēl kaut kur ir. Varbūt varat ierakstīt komentārā, ja zinat, kur vēl atrodas virši Lietuvā. Pagājušajā gadā braucis ar moci, arī ir man video, kur es esmu to teicis, kad ieraudzīju viršus, biju mazliet izbrīnīts. Zinot, ka tie ir vietējie latviešu bāleliņi, ja, bez kaut kādiem tur ārvalstu investoriem, tad tā diezgan interesanti, ka viņi cenšas arī ārpus Latvijas robežām maukt. Tā mēs tuvojamies Polijas robežai, pāris kilometri no robežas esam. Un mums ir nobraukti 346 km un rangeā palikuši 42 km. Tagad mēs mēģināsim atrast, kur uzpildīties. It kā tepatās ir navigācija, man rāda 350 metri no šejienes mēs varam uzpildīties. Pēdējā pieturvieta Lietuvā. Galvenais neaizbraukt pa tālu. Tā, nu jā, šobrīd mums ir 11:12. Esam Polijā. Tā, kurā te čukņāts viss ir? Nesaprotu. Nē, kur ir tā uzlādes stacija? Nav. Sūdīgi, kaut kas te ir izjaukts. Jāapstājas navigācija, jāpameklē. Ja mums ir palikuši tikai 42 km. Tā, tad nočikojam navigāciju Suvatkos, kā pareizi tur izrunā. Tur ir
elektrouzlādes stacijas. Tas ir kaut kā 27 km no šejienes. Es ar mobili aplikāciju meklēju staciju, ieraudzīju, aizbraucu pēc navigācijas pie pašas robežas, bet neieraudzīju, ar maziem burtiem uzrakstīts īslaicīgi slēgta. Tā kā mums rādās range'ā atlikums 42 km, un mums jānobrauc 27. It kā nekas traks. Ar šo mašīnu esmu nobraucis arī līdz nullē, ka man viņa pavisam apstājās. Un pat vairākas reizes. Tad viņai ir iespēja minūti. Viņa tur kaut kā restartējas, un tad var tu vēl bišķi pabraukt tādā kā avārijas režīmā. Tā kā jā, braucam uz Suvatkiem, un esam pie Polijas robežas. Principā 600 metri un šķērsojam robežu. Tā, nu jā, iebraucam Polijā. Principā pirms kaut kāds pusstundas konstatēju aizmirsu personu apliecinošus dokumentus. Ne sev, bet dēlam. Dēls brauc mani. Cerams, ka neviens neapturēs. Un tad būs tāda ļoti nērta situācija. Tā, braucam parastajā komforta režīmā, un mums ir jāieslēdz iekšā efficiency, kā es viņu saucu, efficiency režīms, kas mazāk tērē elektrību. Ieslēgsim to režīmu. Tā, kamerā nevar redzēt, bet ir policija. Visas tur, bet vairāk izskatās transporta inspekcija. Veiksmīgi pabraucām garām. Esam kaut kādi 3 km no uzlādes stacijas. Mašīna jau bļauj, kas slēdz ārā visas sistēmas, drošības, attiecīgi pretslīdes un tādas lietas. Viņi izrubīja ārā. Man range'ā rāda 14 km. Un ir jau ierobežota jauda līdz 75%. Tagad galvenais ir atrast pareizo staciju, pie kuras var pieslēgties un uzpildīties. Jo iepriekšējā pieredzē bija braucis uz Igauniju un ļoti bieži bija stacijas, kur tu nevari ar parasto bankas karti nemaz uzpildīties. Tev vajag kaut kādu speciālu karti pasūtīt un kaut kādā sistēmā būt pat ne ar aplikāciju. Baigi jocīgi, ņemot vērā, kad esam 21. gadsimtā. Visam vajadzētu būt ar bankas karti. Jā, tātad range atlikums 14 km. Tā, tūlīt apsīsimies, cik ir nobraukt. Un esam nobraukuši 370 km. Tas ir vairāk kā puse. Rāda griezties pa labi. Griežamies pa labi. Tā jāpiebrauc pie veikala. Veikals Bidrjonka. Tā, nu atrodam tagad, kur atrodās uzlādes stacija. Kaut kur te vajadzēja būt. Pam. Neredzu. Laikam ieraudzīju. Jā. Un braucam klāt. Cerams, ka strādā. Tā, beidzot pieslēdzām elektrību pie šitā aparāta. Šeit bankas karti nevar pat taisnot, bet caur aplikāciju noskanējam šito QR kodu un caur kaut kādu aplikāciju arī pieslēdzu. Tagad lādējās. Tā tad jauda, kas tiek dzīta iekšā, ir, tā nevar redzēt, 116 kW. Laiku rāda, lai līdz pilnai uzlādē. 43 minūtes līdz pilnai uzlādē. Tā, nu uzlādējamies. Arī aptuveni 40 minūtes lādējāmies un no 15 km aptuveni līdz 232 km esam uzlādējušies. Turpinām ceļu. Apskatījos plus mīnus, cik tagad novilka naudiņu. Tad teikšu, diezgan sālīt liekas. Kad 50 eiro noņem nost. 50 eiro pār 200 km, grupi sakot. Spriežiet paši, tas ir dārgi vai lēti ar elektroauto. Tā aptuveni sanāk 25 eiro 100 km. Nu, kā kaut kāds V8 aptuveni. Līdzīgi kā mans Twin Turbo BMW X5. Tātad meklējam trešo uzpildi. Esam kaut kādi 133 km no Varšavas un meklējam uzpildi. Man liekas, ka es atradu. 1 hour later. Nu, esam veikuši trešo uzlādi. Tas ir tikai turpceļā uz Varšavu. Uz šo brīdi 532 km nobraukti. Un bijušas jau 3 uzlādes. Tagad iestatījām navigāciju līdz viesnīcai un principā visu. Šodien vairāk uzlādes nebūs.
uzdosiet jautājumu, kāpēc tieši uz Varšavu braucam, apvienojam patīkamu ar liederīgo. Mēs rītdien plānojam apmeklēt Varšavas motošovu, skaitās kā moto izstāde. Apskatīsimies kaut kāds moto jaunums. Bija kaut kad pagājušajā gada rudenī vai vēlā rudenī Itālijā. Arī gribējās aizbraukt, bet nesanāca. Kaut kas līdzīgs būs tagad arī Varšavā. Bet par to būs atsevišķi video. Tātad šodienu varam noslēgt. Mēs esam Varšavā, esam mūsu viesnīcā. 664 km nobraukti, 3 uzlādes reizēm. Tā kā mums priekšā ir arī atpakaļceļš. Day 2. Mēs iesākam otro dienu. Dienas sākums sākas 3:00. Un mēs dodamies atpakaļ uz Latviju, uz mājām, uz Ikšķili. Pirms brīža veicām 4. uzpildi kopā, un šobrīd mums ir nobraukti 724 km. Principā līdz mājām ir kaut kādi 660 vēl. Par tām uzlādes vietām ir tā, ka līdz šim brīdim Polijā lādējos 3 reizes. Pirmā reizē iztiku vienkārši ar bankas karti un viss, bez kaut kādām aplikācijām, kuri jāreģistrējās. Un tagad pēdējās 2 reizes nācās katrā savā aplikācijā reģistrēties. Tas, jā, tā ir tā lieta, kas mazliet kaitina. Iebrauc pie kaut kādas stācijas, tev katru reizi jauna aplikācija jāielādē. Un arī interesants moments, ko esmu novērojis, neatkarīgi no tā, ka elektroauto jau labu laiku tirgo Latvijā un Eiropā, bet katru reizi, kad tu piebrauc klāt pie stācijas, ja, nav tā, ka cilvēks paņem, ieslēdz un viss ir baigi forši. Katru reizi, ka ieraugu, principā katru reizi arī kāds tu čakarējās. Kaut kāda aplikācija lādē arī vietējie cilvēki. Bija Igaunijā, tagad Polijā, Lietuvā. Katru reizi, ka lādēju, vietējie cilvēki prasa man, tā kā uzjautā, vai jūs nezināt, kādā veidā var to visu izdarīt. Un es saku, I don't know. Un tā. Tās ir tās nianses. Bet redzēsim, kas būs pašās beigās, cik elektrība apēdīs naudiskā izteiksmē. Tad varēs izdarīt secinājumus, vai ar elektroauto ir forši un izdevīgi braukt ārpus Latvijas. Tā, braucam uz 5. uzlādes reizi. Iebrauksim Orlenā, nobraukt 839 km kopā un esam vēl 540 km no mājām. Tā apskatīsimies, kur mēs varam piemesties, jo kaut kāda Tesla ir iebrauks iekšā. Labi, ka man vieta ir brīva, tas ir forši. Tā, es ceru, ka štekers arī manējais. Jā, davai, pildamies 5. reizi. 1 eternity later. Tikko veicām 5. uzlādi un kustamies ārā. Uzlādējamies līdz 217 km. Tā kā turpinām ceļu, braucam uz mājām. Gribēju vēl kaut kādu niansu izstāstīt. Pēdējo reizi uz Varšavu braucu, ja nemaldos, tas bija 23. gadā uz Varšavu braucu, un tad vēl nebija bānis gatavs 100%. Tagad Polijas daļā no robežas līdz Varšavai bānis ir 100% gatavs, bez remontiem, bez nekā. Var vienkārši vīlēt, ja. No Kauņas, principā, bānis iet līdz Varšavai, bet uz robežas ir kaut kādi vēl tie remontdarbi, ja, tur vēl būvē to posmu. Bet, man liekas, tur bija kaut kāds 10 km posms sīkums. Bet kopumā ir baigi labi. Var no Kauņas, tā vēsā mierā, teiksim tā, atlidot, ja, līdz Varšavai. Un tad no Varšavas arī vēsā mierā līdz Berlīnai. Tā kā šīs pa daudziem gadiem ir beidzot sakārtots. Tā, tuvojamies Lietuvai. Tā, šobrīd ir nobraukti 1020 km un mums ir palicis 46 km range'ā atlikums. Tagad jācer, ka būs kaut kur tūmā kāda uzlādes stacija. Tā, šķērsojām. Esam šobrīd Lietuvā. Tuvākā stacija vismaz pēc mobilī rāda Kalvārijā, bet pie robežas bija kaut kādi benzīna tanki jāapskatās. Vai tur ir vai nav. Kur pieslēgties? Kā mums range palicis ir 33 km un mēs meklējam 6. reizes uzlādes vietu. Esam iebraukši Marijampolē,
Nobraukt vairāk kā 1000 km ir. Arī tā nav vēls, bet kaut kā 8:00 ir. Navigācija rādīja pie kaut kāda veikala. Mums jābūt elektrouzlādes stacijai. Tūlīt redzēsim. Tā, vīrā Ignītīs laikam, ja? Mobilē aplikācijā nebija, bet šitādi paši bija Hesburgerām Salaspilī. Tur gan bija zem mobilī aplikācijas. Redzēsim, kā šitādi darbosies tas viss. Ceru, ka nebūs tur jāškrējas ar 100 aplikācijām un tā tālāk. Nē, mobilī nepiedāvā tādu pakalpojumu. Iesim pieslēgties klāt un gan jau, ka būs jāreģistrējas. Tā, B. English. Language ir. Spiežam start. Spiežam šito. Jā, protams, ka vajag atkal kaut kur reģistrēties. Man jau apnīk vienkārši 100 aplikācijas drīz būs. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Tā, beidzot pieslēdzu. Zils. Tā vēl nav zaļš, bet tūlīt tās būs. Ja jāmirga zaļam ir. Nācās lejuplādēt aplikāciju, reģistrēt un viss kā nākas. Tā tad te var redzēt, varbūt tās. Man ir Enefit Volts, man ir Orlens, GoGoNet, Ignitis On. Kas tik man nav? No tam aplikācijām mobilī. Tā ir tā sūdīgā lieta, kas man nepatīk elektroauto. Varbūt kāds var padalīties, varbūt tas kādam vieglāk ir viena aplikācija uz visu un mauc. Par tādām esmu dzirdējis, bet neesmu baigis pētījis. Tā, tikko beidzām savu 6. lādēšanu. Tagad range rāda 241 km un braucam tālāk. Visticamāk, lai tikt līdz mājām, ir nepieciešama noteikti vēl viena reize palādēties, un tad jau arī viss. Tā, 12 naktī un esam beiguši 7. uzlādi. Tā, mūsu pēdējā uzlāde bija Bauskā. Tā, esam nobraukuši kopā šobrīd 1300 km. Ar 7 uzlādes reizēm vēl jānobrauc kaut kādi 70 km. Tā, mēs tad beidzot tuvojamies finišam 1001 naktī un nobraukti 1370 km.